Bet, jā, cik cilvēku tik acīm redzot viedokļu. Kas, kaut kādā ziņā ir absolūti normāli, bet, dažreiz var pilnīgi nevajadzīgi radīt sarežģījumus. Tā ir tāda stāsta par kaut nepieņemšanu, ka tu nepieņem to situāciju, kurā tu esi, un tev liekas, ka nebūs tas vārds invalīds, un tad jau man tā dzīve būs savādāk. Mums jau pieejamība, mums ir pieejamība, piekļūstamība, sasniedzamība. Tad mēs sakam, ka tad droši vien, kad ir pieripināmība un piestumtība, jo tev pieripinies un piestum tev var, un tad mēs esam pārbagāti ar terminiem. Un svarīgākais ir nosaukt terminus, nevis īstenībā par problēmu parunāt bieži. Jā, pastrīdēties. Jā. Ko katrs sūdzēs tagad tiesā, ne tādu vārdu. Mums ir cīņa par individuāliem plāniem. Tiem bērniem, kuriem ir 5 un 5-6 programmas, ka viņiem ir rakstīts plānu nosaukumā ar speciālām vajadzībām. Un jūs varat, ka nav speciālas vajadzības, tikai atbalsts ir kaut kāda situācija un atbalstu mazināt kaut kādā momentā, ka nedrīkst būt tas nosaukums. Bet ministrija mainīs, jā. Bet izglītības sistēmā jau ir tās speciālās vajadzības. Jā, bet tur pēc kāds ir tās speciālās vajadzības? Vairs nav īpašās, tagad ir speciālās. Tas nav ar invaliditātes. Tas pats tikai... Ar īpašām var. It kā ar īpašām var redzēs, kā tur būs kā doma mainīt to individuālu plānu, to formu, un tad redzēs, kā tur... Tieši tā mamma tur iesaistās tagad, un tā tad skraida un saka, ka iesladzieši tiesāja, tu tā teikt. Jūs tās Mārpas skolas, kas... No tās. Slavenās. Mēs pozitīvi, slaveni. Pozitīvi, jā, bet mēs tikai 3 gadus tajā sistēmā dzīvojam. Un vēl jau nav dati. Es domāju, ka mēs noteikti mums neviena nav. Jā, mēs esam baigajā pašplūsmā. Paldies, mīļš, tagad mēs zināsim. Pavisam negaidīti un brīvi mēs esam iekļaujušies sarunā, kuru mēs visticamāk... Tā, mums ir it kā atvēlēta stunda. Droši vien, ka baigi nebūtu vēlams pārsniegt cienot jūsu laiku un arī skatītāju laiku, bet tajā pašā brīdī es domāju, ka mums būs iespēja produktīvai, iedzīgai sarunai, jo man gribētos cerēt, ka es neesot tieši iesaistīts tēmā, esmu maksimāli atbalstošs un vismaz minimāli informēts. Mēs esam satikušies Bērnu aizsardzības centra rīkotas kampaņas pašā sākumā, un kampaņas mērķis ir nodrošināt psihoemocionālu atbalstu vecākiem, kuri audzina un rūpējas par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Šajā sarunā man ir liels prieks, ka mēs esam satikušies cilvēki, kuriem gan tēma rūp, gan cilvēki, kuri ir par šo tēmu informēti, un tādēļ man gribētos cerēt, ka arī skatītājiem, kuri redzēs un dzirdēs šo mūsu tikšanos, būs jēgpilni instrumenti pēc šīs sarunas, lai varbūt vismaz sāktu mēģināt tikt labāk galā ar savu situāciju, un es, protams, runāju par pašiem vecākiem un viņiem pietuvinātiem cilvēkiem, gan arī ļoti svarīgi atskārsme, ka jūs neesat vieni. Nelolosim ilūzijas, šī mums nebūs vienkārša saruna, jo tēma nav rožaina un saistīta ne ar kādiem pašiem pozitīvākajiem pasaules realitātes aspektiem, bet tajā pašā laikā tas, ka mēs esam jau satikušies un tas, ka Bērnu aizsardzības centrs par to domā un par to, ka arvien vairāk sabiedrībā mēs runājam par bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecāku un viņu tuvinieku problēmām, ar kuriem viņi saskaras ikdienā. Gribētos cerēt, ka mēs virzāmies uz iekļaujošas un pieņemošas sabiedrības pusi. Sākot no tā tālā gala, bet es ceru, ka tālums starp mums ir tikai fizisks. Ivars Balodis, invalīdu un viņu draugu apvienības Apērons valdes priekšsēdētājs. Sveicināti. Sveicināti. Pie mums ir ieradusies Jana Krūmiņa, Latvijas spina bifida un hidrocefālijas biedrības valdes priekšsēdētāja. Pie mums ir atnācis Rudolfa tētis, Kaspars Magurs. Sveicināti. Labdien. Un man blakus sēž Mārupes pamatskolas speciālā pedagoģa un metodikas jomas vadītāja Ieva Vilava. Jā, labdien. Mēs sarunu būsim gatavi sākt, es domāju, jau pēc maza mirkļa, bet lai nebūtu situācija tāda, ka mēs aizkadrē esam daudz jau aprunājušies un jau gatavi mesties iekšā tēmā, es gribētu nolasīt skatītājiem un šīs diskusijas vērotājiem vēlākā laikā Kaķas un Valērijas stāstu, lai mēs saprastu, par kādu tēmu mēs runājam. Stāsts ir viena diena mūsu dzīvē. Modinu 9 no rīta. Viņa pati nepamostas, nākas modināt. Pamostoties ir dusmīga, ļoti dusmīga. Dusmojas, jo nesaprot, kāpēc tas vispār vajadzīgs. Kliedz, lamājas, atsakās kaut ko darīt.
Zobus netīra, pretojas. Atver muti un atkal kliedz. Pati neģērbjas. Neprot sasiet kurpju šņores. Neprot aizpogāt pogas. Kliedz, ka nekur neies. Uz skolu nebrauks. Mans uzdevums par katru cenu viņu pamodināt, pabarot, nomazgāt, apģērbt un izvest uz ielas. Iesidināt mašīnā. Galvenais – nepieļaut histēriju ar agresijas un autoagresijas liekmēm. Braucam uz skolu. Ceļš aizņem 40 minūtes. Visu šo laiku viņi bez pārtraukuma žēlojas un dusmojas, ka negrib braukt uz skolu. Kad beidzot esam klāt, es noparkojos uz blakus ielas, jo pie pašas skolas vietu nav. Pa ceļam uz skolu viņa pievēršas visiem garām gājējiem. Raustais apģērba, sveicina, saka čau, prasa, iedod 5, visu dara, lai pievērst uzmanību. Ja ceļā gadās cilvēks ar suni, noteikti apstājas un lūdz atļauju noglaudīt. Jāatsaka, sāk raudāt. Pārorientēt uzmanību šādos brīžos nav iespējams. Pārliecināt vai motivēt arī neizdodas. Līdz skolai no mašīnas jāiet tikai minūti, bet cik ilgi šis ceļš aizņems, nekad nevar zināt. Skolā novelkam virsdrēbes garderobē. Viņa nervozē, dusmojas, sūdzas, ka grib mājās. Mētā drēbes uz grīdas, tieši tāpat kā mājās, kur novilkus tur atstājusi. Koncentrēties nespēja. Mācību stundā atsakās strādāt, guļ ar seju uz galda, dažkārt pat sit galdu pret virsmu. Nemitīgi atkārto vienu un to pašu. Gribu ēst, gribu mājās, bez pārtraukuma. Pēc pusdienām dodamies atpakaļ uz mašīnu. Atkal jāpieskaras visiem, jāapčubina suņi. Protams, nepazīstams cilvēkus tas var pārsteigt. Tik līdz iekāpj automašīnā, aizmieg. Ap 2 dienā esam mājās. Pārģērbis un uzreiz iet gulēt. Guļ apmēram 2 stundas līdz 16:30. Kad pamostas, uzreiz pieprasiet ārā, steidzami, un atkārto to bez apstājas līdz izejam. Uz ielas viss turpinās. Cilvēki, suņi. Mērķis – noglaudīt pēc iespējas vairāk suņu. Tad atgriežamies mājās. Pēc tam, kad pastaigi ilgusi apmēram stundu. Vakariņojam, izpildām mājas darbus. Brīvais laiks – televizors. Skatās YouTube. Video par suņiem, ēdienu, multfilmas, īsus klipus. Bieži pārslēdz. Skatīto saturu nākas stingri kontrolēt, daudz ko aizliedz. Īpaši video, kuros cilvēki ēda. Viņa ļoti vēlas ēst televizora priekšā, mēģina slepu sienas ēdienu istabā. Kad neļauju, kļūst dusmīga, met priekšmetus zemē, kliedz, ir izteikta atkarība no ēdiena. Redzot, ka ēd citi, grib to pašu. Šobrīd ir liekais svars. Vakaros īpaši jāuzmanās ar ēdienu. Ir gramošanas problēmas. Slikti sakošļā, jo ir vāji žokļi muskuļi un neelastinga mēli. Tagad tāpēc uzturs ir pielāgots. Daudz biezeņveida dārzeņu, nekā cieta vai liela. Pēc ēšanas traukus pati nesavāc. Galds un grīda vienmēr paliek netīri, jo daudz kas nokrīt un izlīst. Pirms gulētiešanas vanna. Pati to sagatavot nevar. Nomazgāties arī ne. Galvu mazgāt nepatīk. Pretojas, dusmojas. Nagi. Vēl viens izaicinājums. Tos apgriezt ļauj tikai ar lielu pretestību. Dodamies gulēt. Pēc gaismas izslēgšanas sāk klejot pa dzīvokli. Uz toleti, pēc ūdens. Vienkārši staigā apkārt. Gulēt negrasās. Tas ilgst 30 līdz 40 minūtes. Beidzot apguļas, bet miegs nemierīgs. Dziļā miega praktiski nav. Nakts laikā bieži sauc mani. Kliedz, runā sapņos, cieši iemieg tikai 5 rītā. Nu, šāds ir Valērijas un Kaķas stāsts, un, kā jau teicu, mums tēma ir tāda, kurā tādu šķietami mākoņu ar zelta maliņām mums būs maz, un šī ir arī ļoti saprotami tēma, kura ir stigmatizēta mūsu sabiedrībā, un par kuru cilvēki, kuri saskaras ar šo tēmu loku tādā virsmas līmenī, praktiski neaizdomājas un bieži vien arī dzīvo stereotipu ietekmē. Es domāju, ka katram, kurš dzirdēja un klausījās to stāstu, ko man bija tas uzdevums nolasīt, lai mēs saprastu kontekstu, droši vien, ka nojaut arī to, ka vecākiem, kur ģimenēs aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem, ir ļoti daudz izaicinājumu un ļoti nevienkārši ikdiena, lai nerunātu tādās grūts un vēl grūtākas kategorijās. Sakiet, lūdzu, pēc tā stāsta, es ticu, ka katram no jums, un arī man tas rezonēja citādi, bet varbūt precizējot un arī papildinot šo
iztēles, bet īstenībā jau realitātes ainu. Kādi ir tie izaicinājumi, ar kuriem ikdienā vecākiem ir jāsaskaras visvairāk? Tās ir praktiskās dzīves grūtības, tā ir psihoemocionālā situācija, mikroklimats ģimenē, darba vidē. Es labprāt gribētu droši vien sākt ar vecākiem. Varbūt, Jāni, jūs varētu mūsu sarunā pārtraukt man ielgušo monologu. Mans stāsts varbūt ir savādāks, jo manai meitai ir 16 gadi, mācās vispār izglītojušās skolas 9. klasē, un tādā mentālā veselībā viņa neatšķirās no maniem pārējiem bērniem, bet man ikdiena ir daudz grūtāka tieši tajos izaicinājumos, kas ir apkārt, izejot no mājas ārā. Tā ir vides pieejamība, tā ir izglītība, tā ir iespēja viņai kaut kur darboties ārpus skolas, tā ir asistentu problēma. Šobrīd ļoti milzīgi sāpe mums ir tālāk izglītība pēc 9. klases, jo profesionālās skolas nav vides pieejams, un manai meitai ir kaut kādi savi sapņi, kuri, mēs šobrīd ļoti labi saprotam, ka tie, diemžēl, ir jāaprok. Kad ir jāmeklē kaut kādas citas iespējas iegūt izglītību, kura varbūt viņas veselības stāvoklim būs ļoti grūti izdarāms, jo tāda klasiska vidusskola, es domāju, nav viņai paredzēta. Un tie ir tie izaicinājumi, ar ko mēs saskaramies ikdienā. Vairāk tādi fiziski šķēršļi nekā šeit emocionāli. Un šo visu klausoties, domāju, vai man jau tomēr tik viegli dzīve. Kad ja tas bērns ir tā kā, ar viņu ir viegli komunicēt, sarunāties, tad ir vieglāk tā dzīve nekā, ja ir šāda veida problēmas. Bet man apkārt ir daudz šādi vecāki, kuriem ir šāda veida problēmas, un tas ir tas, kas man varbūt uztur, ka mēs esam viena otrai, ģimenei, mammas, mamām, tēti, satiekās, brāļi, māsas ir kopā, un tas varbūt ir tas pozitīvais, kad es saprotu šādas ģimenes, un viņi varbūt saprot manos izaicinājumos. Jā, un mašīnu nolikt pāri ielai, jo pie skolas nav vietas, tā ir klasika, ne tikai skola, bet teikt, kur citu. Nav jau tā, ka jums tas būtu vitāli nepieciešams būt spējīgai maksimāli tuvu novietot. Jā, jo viņi pārvietojas ratiņkrēslā. Man tas īpaši ziemas laikā ir, katrs metrs, tas ir neiedomājams šķērslis, ko pārvalēt. Un tad, kad es esmu viņai blakus, ir baigi labi, bet vienu dienu taču, ja cilvēkam 16 gadi, viņš grib aiziet arī kaut kur pats ar draugiem, un tas, diemžēl, gandrīz ir tā kā izslēgts, varbūt vasarā, jā, bet... Šeit es gribu mirkli iestarpināt, ka mēs nekrāsosim pasauli tikai realistiski tumšās krāsās, bet mēs arī runāsim par šo pozitīvo iespēju un par tādām pozitīvākām tendencēm, bet līdz tam tomēr apzinot grūtības, kas par jūsu dzīvē pēdējos gados notikušās pārmaiņas un ne tikai tas, kas notika ar jūsu bērnu, bet tas, kas neizbēgami atbalsojās arī jūsu dzīvē. Kas ir tas, kas jums kā vecākam jūsu dzīves biedrē ir tie galvenie izaicinājumi? Nedaudz, lai tomēr saprastu to mūsu situāciju, tomēr man ir jāieskatās arī tajā sākumā, kā mēs esam nonākuši savā situācijā. Jā, pirms pusotru gada dēlu notrieca mašīnu, un viņš bija aktīvs sportists, savas komandas kapteinis. Pēc vispārējas galvas traumas viņš izdzīvoja. Bijām ilgu laiku intensīvajā terapijā, komā mēnesi, un tad attiecīgi 5 mēnešus slimnīcā. Šobrīd no pagājušā gada februāra esam mājās, un teiksim tā, mēs atbraucām mājās, kad man kā vecākam, jo es esmu vecāks, viss, teiksim tā, medicīnas izglītības mācos mājās kopā ar bērnu, eju cauri visām neiroloģijas patoloģijām un visām pārējām lietām, un cenšos palīdzēt, kā nu var. Mēs kā vecāki cenšamies palīdzēt, kā nu varam, bet tā diena ir ļoti, ļoti skaudra, jo, atbraucot mājās, visa šī te ārstēšana vēl joprojām turpinās, nerunājot par rehabilitāciju. Mēs dodamies arī uz rehabilitāciju, bet ļoti bieži tas nav iespējams, jo
Rudolfam izpaužās arī dažādas veģetīvās izpausmes, tā skaitā distonijas, ir arī epileptiskās lēkmes, un vienu dienu tev ir laba diena, vienu dienu nav laba, bet tā labā diena mums sastāv no tā, kad Rudolfs, teiksim tā, nevelk rociņas, jā, nav šīs distonijas vai nav epileptiskās lēkmes, kad viņš velta no pagājušās vasaras arī kādu smaidu par kaut kādiem jokiem, par veciem jokiem, satiekot savus paziņas, pasmaida, un mūsu tā saziņa ir, ņemot vērā, ka viņam ir traheostoma, mēs sazināmies ar acu mirkšķināšanu. Un tas pirmsākums, ja mēs runājam par šo te februāri, tad bija tā, ka pirmais gads principā bija, ja mēs nogulējām pa nakti 3 līdz 4 stundas kā vecāki, tad tas bija daudz, un tā mēs dzīvojām veselu gadu. Un tāpatās jāiet uz darbu ir, sieva arī mācās pirms negadījuma iestājās, lai mācītos par māsu zinības tieši. Un tā sakritība varbūt no kaut kurienes tas viss nāk, un par to mēs esam daudz un dikti domājuši. Bet, nu jā, bet vienā brīdī tu esi māma, vienā brīdī tu esi mācies māsu zinības, un tas, ko tu kā māma, labi, tev ir šīs zināšanas, bet tu nevari izdarīt, jo tas ir tavs bērns. Nu jā, un tā diena, kaut vai arī tāda pavisam vienkārša lieta, ja, piemēram, aprūpē Rudolfam, mēs esam daudz bērnu ģimene, un mums ir mazais brālis, kuram ir 4 gadi, viņš palūdz uztais man desmaizi vakarā, jā, viņam tur tāda lieta ir, un viņam ļoti garšo šīs te desmaizītes. Un, kad tev jāsaka, piedod, es šobrīd nevaru, jo man ir jāpalīdz Rudolfam medikamenti jādod, Rudolfam jāaprūpē traheostoma un vispārēji aprūpas darbi, jā, un lai mēs ar Rudolfu saprastu, kas viņam sāp vai nesāp, mēs cenšamies uzdot jautājumus, un tad viņš attiecīgi acu mirkšķināšanu mums sniedz kaut kādas atbildes, par ko, protams, arī neirologi ir ļoti patīkami pārsteigti, kad Rudolfs pie šīm smagajām traumām ir arī intelektu palicis, un mēs par to esam ļoti, ļoti laimīgi un cerams, kad mums ies uz priekšu. Tagad pēdējā laikā vismaz kaut cik varam arī šīs 5-6 stundas pagulēt. Ar sievu regulāri mainoties vienu nakti viens, otru nakti otrs. Un ir ļoti daudzas lietas, ko būtu ko pateikt, ko noteikti cilvēks no malas varbūt neaizdomājās, kas šajā visā stāstā tev ikdienās skar kaut vai elementāra lieta, lai tu aizbraukt uz veikalu, tev vajag asistentu. Jā, mums ir asistents, un paldies viņām, brīnišķīgas meitenes, bet ir ļoti daudz tādu gadījumu, kad arī pat asistents nespēja tikt galā, jo mums ir nepieciešama šī gan veselības puse, gan rehabilitācijas puse. Ja tu pasīvi nevingrinās viņu, tad viņam aizies viens vai otrs ķermeņa loceklis atkal nebūtībā. Tā kā regulāri katru dienu tev ir visu laiku mājās rehabilitācijas process, tā skaitā ergoterapija, audiologopēda pakalpojumi, nepieciešama masāžas un vispārējais. Un tāds ir mums tas stāsts. Protams, būtu vēl daudz ko stāstīt, bet es domāju, to mēs varam šīs sarunas gaitā vēl. Jā, jums taisnība. Paldies, Kaspar, ka padalījāties savā pieredzē. Ieva, pastāstiet jūs savu skatu. Nu jā, es esmu tā kā no citas skatu punkta visā, un es šajā gadījumā varētu to pozitīvo pastāstīt, jo es esot ikdienā ar pamatdarbs man ir tieši ar bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un citiem funkcionāliem traucējumiem. Un mūsu tā ikdiena, iekļaujot skolas vidē šāda veida skolēnus, jau mums ir ļoti pozitīva. Tas ir prieks un tas ir nenormāli liels gandarījums. Mums ir ļoti pozitīva tā vide. Skolotāji ir, lai cik tas sarežģīti un grūti būtu, mēs, protams, nenesam līdzi to vecāku lielo pārdzīvojumu par šiem bērniem. Mēs redzam tikai to prieku, to pozitīvo pusi, tā teikt. Un šajā gadījumā, klausoties arī to stāstu, man uzreiz prātā nāk domas, kā varētu palīdzēt, ko vajadzētu pielāgot, kā mēs varētu sakārtot. Es jau nedaudz tā padomāju, kāda varētu būt vizuāla atbalsta. Tur kaut kādās situācijās redzu ļoti foršu meiteni. Un jau daudz punktus, kur varētu strādāt ar viņu.
Un mums viens no mērķiem arī tāds, ka mēs klausamies tos vecāku stāstus ļoti daudz, un tādi smagāki stāsti, un varbūt kādi nedaudz vieglāki, un tad ir tādi, kas laika gaitā palika arvien smagāki un smagāki un smagāki. Mums tā viena tā doma vienmēr ir klāt, nosakot mērķus un domājot par nākotni, tas ir domāt par nākotni, domāt par to ģimeni, domāt par tiem pārējiem bērniem, domāt par vecākiem, īpaši runājot par bērniem, kuriem būs visu mūžu tā aprūpe ģimenē nepieciešama, ka viņi vienmēr būs aprūpējami, un tad ir tas punkts, ko mēs varam izdarīt tagad ar to 3. klases, piemēram, puišeli, lai nākotnē, piemēram, šķirta ģimene, konkrētā gadījumā varētu mamma par viņu rūpēties mājās un nebūtu jāizmanto iestādes, kas pagaidām nav, tas tā kā alternatīva viņa neizskata, tad kādā veidā mēs viņu varam sakārtot tagad līdz tam, lai viņš varētu dzīvot mierīgu dzīvi arī pieaugušā vecumā. Un tā kā, tas viens, ko mēs ņemam vērā skolas vidē, tā kā jā. Un šeit arī saka, ja klausoties tos stāstus, likās, ka man jau likās vienmēr, ka viss ir iespējams. Tikai kādu vajag, kas to dara, un kas grib darīt, un kam interesē to izdarīt. Tā kā. Jūs jau pirmais cerības stariņš mūsu sarunā, kur es laikam iekrāsoju ar savu ievadu tekstu pavisam drūmās krāsās, bet es ticu, ka tieši tādi cilvēki kā jūs, kuri nesautīgi, pašaizliedzīgi un radoši atbilstoši mūsdienīgākajiem zinātnes un pedagoģijas atzinumiem un atklāsmēm cenšas palīdzēt. Ir jau mazliet tāds naivs jautājums, bet varbūt kāds no jums tad arī varētu uzdzirksteļot ar atbildu uz šo jautājumu, kā tad saskatīt tos iekšējos resursus un vispār pamanīt, lai sāktos lietot vecākiem šādās situācijās, jo es ticu, ka tā ikdiena ar savu nerimstošo, rutinēto, tāpēc kā ārkārtīgi normativizēto un sakārtoto ikdienas grafiku vienā brīdī kļūst ārkārtīgi smaga. Tad, pastāstiet vecāki, kādu jūs padomu varat citiem līdzīgās situācijās esošiem vecākiem dot, lai pilnīgi nebūtu tur āmen baznīcā, klavieru vāks ir jātaisa ciet un pārtraucam šo visu. Manā gadījumā un man apkārt vecāku gadījums, tas ir tā būšana kopā. Tās ir tādas gan neformālas, gan arī tādas formālas, jau kaut kur pie kaut kādiem fondiem atbalsta grupas vecākiem. Un man liekas, visvairāk ir tieši tajās neformālajās, jo tur mēs varam izdomāt pašas sev kaut kādu prieku mūsu ģimenēm, arī tētiem un brāļiem māsām. Tas ir tas, kas mūs uztur. Un tur ir tie cilvēki, kas mani, un man liekas, es viņus saprotu, nestāstot varbūt to situāciju pat detaļās. Jo es varbūt nezinu, kā ir būt ar autiska spektra bērnu kopā, kurš naktī neguļ, bet tā mamma saprot kā manus, kas kaut kādi medicīniski izaicinājumi vai fiziskas grūtības, ar ko es ikdienā saskaros. Un tas ir tas padoms meklēt līdzīgus vecākus un meklēt atbalsta grupas. Biedrošanās, atcerēties. Jā. Viens nav cīnītājs un kaut arī katrs vecāks cīnās savā dzīvē pietiekami daudziem izaicinājumiem. Mēs tomēr esam sociālas būtnes. Un tieši laikmets ar šo ierīču dominanci mūsu dzīvē bieži vien liek to arī aizmirst. Kaspar? Jā, ar ko es gribētu sākt, es pilnībā piekrītu mammai, bet tas, ko es gribētu noteikti teikt, kas ir būtiski arī valsts līmenī, ir šie atelpas brīži, kas ir ļoti svarīgi, un cik man zināms, tad šobrīd pakalpojumu grozā jaunajā ir arī šie atelpas brīži ielikti, kas attiecīgi pašvaldībās jāievieš. Vienā pašvaldībā iespējams vairāk šīs dienas gadā, citās pašvaldībās mazāk, un tas ir ļoti būtiski. Un tas, ko mēs kā ģimene, lai kāda arī nebūtu šī situācija, un kā es iepriekš minēju, ka mēs esam daudz bērnu ģimeni, ir Rudolfam mazāk māsa un mazāks brālis. Mēs bijām ļoti, ļoti aktīva ģimene. Mēs cenšamies būt ar bērniem šo te aktīvo stāstu turpināt un censties maksimāli pie pirmās iespējas kaut kur izbraukt, doties, satikties ar draugiem, cik tas ir iespējams, bet tai pašā laikā mēs saprotam, ka mums var būt viens zvans un mums ir jāatgriežās ātri mājās, bet mēs vismaz mēģinām mūsu bērniņiem mazajiem arī stāstam, bet tāpatās mēs izjūtam ļoti bieži arī šo te
kad viņiem ir šis te uzmanības trūkums. Bet pilnībā absolūti piekrītu, kad ir jārunā ar sev līdzīgajiem. Arī mēs esam atraduši, un sieva ir čata grupās ar mamām arī līdzīgajās situācijās un komunicē un mēģinām rast šos te variantus, tāpatās par nevalstiskām organizācijām, kas iespējams var sniegt atbalstu, palīdzēt un domājam par to, par šo te izveidi, lai varētu palīdzēt arī apkārtējiem. Un, lai cik grūti arī nebūtu, un kāds nogurums arī nebūtu sakrājies, ir jāturpina. Mūsu gadījumā mēs neredzam nemaz citu variantu, jo mēs gribam celt Rudolfu, maksimāli palīdzēt Rudolfam un, protams, mazajiem sniegt maksimālu uzmanību, izglītību un visas pārējās lietas, jo katrs no viņiem bērniņiem ir individuāls un indivīds. Un katram ir nepieciešams, ja mēs esam bērnus laiduši pasaulē, un viņi mums ir, viņi ir katrs pelnījis saņemt visu to labāko, neatkarīgi no tā, kā dzīvē mums ir gadījies. Un to mēs arī centīsimies darīt, lai kāda arī nebūtu šī skaudrā patiesība mājās. Par atbalsta mehānismiem mēs parunāsim sarunas turpinājumā, bet Ivar iesaistot sarunā arī jūs Apēronā, kas jau pēc sava nosaukuma ir invalīdu un viņu draugu apvienība. Es pieļauju, ka jūs saskaraties gan ar neskaitāmām situācijām, kad jums ir jāsniedz atbalsts cilvēkiem, kuriem bieži vien tieši tā psihoemocionālā situācija ir ārkārtīgi bēdīga. Un varbūt tad mēs pēc tam varam paturpināt arī ar jautājumu, kāpēc 21. gadsimta 3. desmitgadē laikā, kad mēs tomēr tik daudz runājam par iekļaujošumu, piekļūstamību, pieejamību un visiem šiem citiem skaistiem, gudriem vārdiem, dzīves praktiskā realitāte bieži vien tomēr ir saistīta ar labu tiesu stigmatizācijas tēmā, par kuru tomēr gan valsts, gan arī nevalstiskās organizācijas sabiedrība informē diezgan konstanti, konsekventi un regulāri. Jā, paldies, Kaspar, paldies, Jāna, par dalīšanos ar savu pieredzi. Man liekas, ka ļoti skaudri patiesību sakot, un precīzi jūs arī to sakat par to, ka mēs dzīvojam jau tik ļoti sociāli atbildīgā valstī, kuru ļoti daudzām lietām nevajadzētu būt, vai vajadzētu notikt ļoti vieglā veidā. Un es atceros, pirms kādiem 7, 8 gadiem ar vienu no labklājības ministriem mēs tikāmies kādā intervijā, un tad arī viens no vecākiem stāstīja par savu situāciju, un ministrs ieteica, ka vajag cīnīties. Un žurnālists uzprasīja jēgpilnu jautājumu, ar ko tad jācīnās īsti ir, un tad tas ministrs drusku apmuls un teica, ka ar mani kaut kā jocīgi sanāk. Ar valsti, ar sistēmu droši vien, un nevis cīnīties droši vien, bet tai sistēmai jābūt tādai, lai pēc iespējas vairāk atvieglotu vecāku dzīvi. Lai tev nav pašam jāizdomā kaut kādas jaunas lietas, uz ko YouTube'ā jāmeklē vai draugu grupās jāmeklē. Tai sistēmai vajadzētu būt tādai, ka pie tevis jau nākošajā dienā, aiznākošajā dienā atnāk un mēģina palīdzēt. Mēģina atbalstīt tavās lietās, kas saistīts ar medicīnisku aprūpi, ikdienas soli atvieglot, lai vecākiem būtu vieglāk strādāt, atgriezties darba tirgu, lai bērns atrastu pēc iespējas labāk skolu, kurā mācīties nevis no tādu viedokļu, kur tu vari nokļūt, bet kas bērnam interesē. Un tā kā man liekas, ka tā ir tā sociāli atbildīgās valsts perspektīvas, kuriem mums vajadzētu virzīties. Jā, es arī Valēriju pazīstu un Kaķu un viņas situāciju. Man liekas, ka viņiem ir arī pozitīvi dzīves brīži, protams, un es domāju, ka katram, Kaspar, arī tev ir forši brīži, kad tu redzi smaidu bērnu sejā un var tikai panalizēt par to, kāpēc tas tā ir un kas traucē tam visam būt ikdienā pēc iespējas vairāk. Un man liekas, ka tā ir tā paļaušanās uz sistēmu tiešām, kur tie pakalpojumi pakāpeniski tiek nodrošināti, un kad tu kā vecāks, to mēs esam runājuši arī Apēronā ar ģimenēm, kuras ir mūsu tādā paspārnē varbūt tās, kad tu vari paļauties uz to, un ka tu ilgtermiņā redzi, kad jā, mans bērns ies skolā, pabeigs 4., 5., 6., 9., 12. klasi, viņš tālāk virzīsies tālāk kaut kur, viņam būs vieta tajā sistēmā, kur viņš būs nodarbinātībā, ka es palikšu vecs kā vecāks un vairāk nevarēšu parūpēties par tevi, bet es zinu, ka man būs iespēja redzēt, ka tu izaudz kaut kur, ka tev ir iespējas pašam dzīvot patstāvīgi un neatkarīgi.
Un, ja tās perspektīvas nav, tad tas, ko skolā iemāca, vai tas, ko mēs naktis neguļot esam iemācījuši bērnam, tad tam jau nav nozīmes vairāk. Un tai sistēmai jābūt, ka mēs virzamies, kaut kur attīstamies. Un pie tā mēs apēronā ļoti, ļoti piestrādājam un mēģinam mudināt arī atbildīgās valsts amatpersonas, politiskās personas arī par to domāt, par to sistēmu kā tādu. Par pakāpenisku nepārtrauktību, kur tam bērnam, cilvēkam ir vieta visā viņa mūža garumā. Bet tad jau sanāk, ka šīs stigmatizācijas cēlonis nebūtu jāmeklē katrā individā un sabiedrības apakšā, bet tieši tajā informētības un sistemātiskās cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem, kā neatņemumu sabiedrības locekļu un līdztiesīgu sabiedrības locekļu statusu akcentēšana ziņā. Tātad tā ir valsts politikas tēma un jautājums, par ko ir jādomā konsekventi un ne kampaņveidīgi. Jā, es domāju, ka tas ir atkal tā ļoti precīzs jautājums, jo tā ir valsts politikas. Nevis labklājības ministrijas, nevis izglītības ministrijas atsevišķi departamentu, kur kādreiz kaut ko taisīs, bet tā ir valsts politika, kas mēģina, ekonomikas ministrija domā par to, kā pieejam vidi izveidot un uztaisīt pašvaldību, viedās administrācijas, reģionālās attīstības ministrija domā par to, kādā veidā, kaut kas būs nodrošināts, lai pašvaldību līmenī būtu, lai sabiedriskais transports būtu izmantojams, jēgpilni izmantojams un uz skolu aizbraucams, tad ir satiksmes ministrija, ir labklājības, izglītības ministrija, veselības ministrija. Un visai sistēmai ir jābūt tādai, ka mēs izprotam šo lietu un droši vien, kad ir, tādai virsuzdevumam jābūt tādām, kur mēs to invaliditāti redzam. Un tāpēc man liekas, ka ļoti laba šī kampaņa, ko mēs šodien uzsākam ar Bērnu aizsardzības centru, kur ir jābūt tai atslēgas organizācijai, kas mēģina šo jautājumu aktualizēt. Un tām kampaņām ir jābūt tādām, kur mēs nevis vācam naudu par to stigmatizāciju runājot. Es neatceros nevienu tādu kampaņu īsti, kur mēs runātu par to, ka ko bērni forši mācās, dara kaut ko, iespējas ir kaut kādas, un skolas ir foršas, un darba vietas ir pielāgots. Bet mēs runājam tās kampaņas, ko mēs tagad atceramies vairāk sabiedrībā, ir tādas, ka pirms Ziemassvētkiem, Lieldienām mēs vācam naudu, jo bērniem ir grūti, cilvēki nevar nopirkt sev ratiņkrēslu, vēl kaut kādā veidā jau stigmatizējot, ja tās ir ļoti labas kampaņas, bet ja tās ir vienīgās, mēs jau stigmatizējam uz to un nosēžās kaut kādas tādi stereotipi par to, ka tiešām šī mērķa grupa ir tāda, kur noziedojam un viss ir kārtībā. Man kā sabiedrības veselajam un sportiskajam liekas, ka to es esmu savu visu kā tiet izdarījis. Nē. Jā, jums taisnība par to, ka mēs monetārā vai tīri tādā lietišķi mantiskā veidā sabiedrības nosacīti veselā daļa, ja aizliek gaisa pēdiņas, kaut kā dodam savu pienesumu, un tad šķiet, ka tas ir viss, vairāk nekas it kā arī nebūtu jādara, ja, bet tā jau nav taisnība. Kaspar? Jā, man nedaudz papildinot īstenībā no pieredzes šobrīd. Rudolfs mums ir palietīvajā aprūpē. Lai gan mēs pirms 2 gadiem un 5 un 6, 7 neesam tur bijuši, ir no vecākiem dzirdēts, kad salīdzinājumā ar šo brīdi un kā bija pirms 7 gadiem, šie te pakalpojumi ir stipri vairāk pakalpojumi, ir finansējums lielāks, ir, tā sistēma iet uz priekšu un ir augošā līknē, bet šobrīd šajā te gada griezumā, kamēr mēs esam šajā palietīvā aprūpē, vēl joprojām mēs redzam ļoti daudz caurumus, robus, kas ir tieši attiecībā uz ģimeni nepieciešams no palietīvās aprūpes puses, jo, kad ja tev ir konsultācija mūsu gadījumā, kad mums ir tieši vēl joprojām Rudolfs tādā stadijā, kad ir tev gan medikamenti jāsalāgo un visas pārējās lietas, un ja tev ir konsultācija, tev atbrauks kaut kādos brīžos, bet tu pats ārstē kā vecāks mājās savu bērnu pa lielam, ja? Kurš ir guļošs, ar ko tu neesi nekad savā dzīvē vispār saskāries ar kaut kādām tādām lietām. Tad ir ļoti daudz robi tieši attiecībā uz atbalstu ģimenēm. Tieši, ja tu esi palietīvā aprūpē, ja? Kad tā pieeja, jo vienam mediķim ir, es balstos tikai un vienīgi uz medicīnas zinātni kā tādu, uz teoriju, un viss ir slikti, jo tev ir smaga galvas trauma,
viss ir slikti, nekas nebūs labi. Tā pašā laikā saka, dodiet tādas un tādas zāles, un pēc tam tev pajautā, vai tu dod tās zāles, un tu saki jau 3. un 5. reizi, jā, ka tu dod. Un tu visu laiku atgriezies tajā stāstā, ka tev patiesībā tev saka, it kā mēs jūs atbalstam mentāli, rīkojieties, stāstiet, bet tajā pašā laikā tev ir absolūti pret tevi neticība. Nerunājot jau par visām pārējām lietām, ar ko tu saskaries, komunicējot tiešā kontaktā un visos koncīlijos, kur mums ir bijis reāls gadījums, ka tu esi viens pats vecāks pret 8 doktoriem. Un tu reāli stāsti savu stāstu un raudi. Tu sāc raudāt. Mammai bija situācija, ja? Kad tu stāsti, bet tev ir visu laiku teorija pretī. Tu stāsti reālos keisu. Tu stāsti, kāda ir tava situācija mājās. Bet tev noved līdz tādam brīdim, ka tu sāc raudāt. Un tad tev vienīgais jautājums, ko tev pajautā, ir, jūs esat domājuši par kādu speciālistu, psihologu? Un tas ir standarts. Tas ir standarts un regulāri. Es saku palietībā, lūdzu, neuzdodiet tikai Dievu dēļ šos jautājumus vairāk. Jo, ticiet man, mēs esam domājuši. Mēs pat esam griezušies. Un viens redz, kur vajag šādu palīdzību, viens redz atkal, kad nevajag šī palīdzība. Un tā, tas ir tas papildinot par to, kad kaut kas tiek darīts, bet vēl joprojām ir daudz darāmā. Te arī par sabiedrību runājot, katrā tēmā, kurā cilvēks no malas ienākot, sāk iegūt zinām informācijas apjomu, viņam uzreiz rodas tāds kārdinājums, dot padomus, izteikt savu viedokli, kas ir vairāk vai mazāk, būsim godīgi neinformēts, salīdzinot ar cilvēkiem, kur ar konkrētu tēmu saskaras dienā, stundā, gadiem. Un tāpēc bieži vien pat tādi labi mērķēti un atbalstoši gājieni var tikt pārprasti, gluži vienkārši tās neveiklās formas dēļ. Jāna, varbūt es varu pārvirzīt no tā, kāpēc mums tā stigmatizācija turpinās, jo mēs mazliet esam tomēr to arī ieskicējuši un arī varbūt tik bēdīgi tā trajektorija mums neizskatās, ka varbūt varētu kādi apokalipses sludinātāji mums to stāstīt. Palūkosimies no pozitīvās puses. Kas jūsu un jūsu meitas dzīvē ir bijuši tie sildošie mirkļi no līdzcilvēkiem, piemēram, no jūsu meitas līdzaudžiem, skolas biedriem, kas ir atgriezuši varbūt dažbrīd jau tādu plēnējošu ticību tam, ka mēs esam viena suga, mēs viens par otru rūpējamies un esam empātiski. Jāsaka, tādus 9 gadus mēs dzīvojām tādā leiputrijā nedaudz, bet šobrīd esam ļoti smagā situācijā gan kā ģimene, gan ar to bērnu. Tās 9. klases beigas, tāpēc man tāda vajag pozitīvā noskaņa nav, jo pilnīgi nākotne ir neziņā tīta. Bet jā, visi šie gadi 9 skolā viņai ir bijuši tādi ļoti pozitīvi un tādi varbūt iemidzinoši, ja, kad es esmu izkarojis bērnam to vispār izglītošo skolu un viņa ir labi iekļāvusies. Un nav bijuši nekāda speciāla atbalsta pasākuma īpaši vajadzīgi. Viņi ir tā kā vilkusi līdz tiem vienaudžiem un skolā arī nav saskārusies ne ar kaut kādu apcelšanu, tik cik pusauģi viens otru apceļ. Jā, ir bijis gan tāds skolas atbalsts, gan bērnu, gan ģimeņu atbalsts, varbūt tāpēc, ka mācamies mazā Rīgas skolā, un tur visi viens otru zina. Un ir tāda iemidzinoša sajūta bijis, kas patiesībā nav vajag labi mūsu gadījumā bijis, jo man laikam vajadzēja ātrāk sākt spuroties un saprast, ka ar to 9. klasi arī viss beigsies. Jā, bet tas uzreiz rada tādu iespēju, ka jūs nedrīkstat iekšēju harmoniju un tādu psiholoģisku mieru saglabāt. Jums visu laiku ir jābūt ar savilktām dūrēm, jo kas? Nevar, tev visu laiku ir jābūt tādam cīnītājam, kā es saku, es gribu būt vienkārši mamma, bet man tas tiek liekts, jo tie šķēršļi ir ik uz soļu, un tūliņ atkal jau 18 gadu tuvojās, tā pārēja pieaugušo medicīnā, pieaugušo visu sociālajā aprūpē, un tās lietas, kas mani baida. Jā, tāpēc, prieks par to, ka viņa ir mācījusies kopā ar vienaudžiem, viņai bijusi iespēja, ar māsām bijusi brāli kopā vienā skolā, ka viņa nav bijusi izolēta. Prieks, ka viņa ir atradusi tādu sportisku nodarbošanos, ka viņa spēlē ratiņtenisu. Ir jau tie sīkie prieciņi, bet šis gads ir tāds, kas aizēno ļoti stipri to nākotni. Jo mēs kā ģimene
nesaredzam viņas vietu Latvijā. Nu, viens ir ok, mēs kaut kādu izglītību viņai tūliņu vēl kaut ko dabūsim. Kas tālāk? Kas ir ar nodarbinātību? Kas ir ar tādu globālu vidas pieejamību? Nemaz nerunāsim par kaut kādām vietām, bet medicīnas iestādēm ne katra vieta ir pieejama. Un tie šķēršļi ir tik daudz mūsu dzīvē, un cik daudz viņi būs viņai augot. Es pat nevaru iedomāties. Es saprotu, ka ir vēl lietas, ar kurām es saskaršos, un man būs, arī tāda problēma mūsu dzīvē būs. Jau varbūt ņemot palīgā jūsu metodiķas pieredzi un tīri pedagoģiskā darba rūdījumu, kāds varbūt jūs būtu tāds acumirklīgs, tūlītais ieteikums vai varbūt tāds ilglaicīgas mentālās labjūtības saglabāšanas ieteikums Jānai, Kasparam un skatītājiem? Jā, mēs izglītībā mazāk saskaramies ar medicīnisko pusi, jo mēs kā iestādi mums nav daudz tādu skolēnu, kuriem tas medicīniskais atbalsts būtu vajadzīgs. Skola nevar nodrošināt. Bet šajā gadījumā, es ceru, ka mūsu tas darbs, ko mēs esam iesākuši, tagad pie mums arī bijuši ministrija ir izglītības un tā, ka arī tur ir daudz visādi robi likumdošanās, kur mums arī tiem bērniem arī tādi jautājumi, ko pēc 9. klases un tikko vienai meitenei 18 gadi palika. Un tur ir punkts, ka 9+3 gadi vēl, ja tur nokārto visus papīrus, bet kaut tie 3 gadi rodās, tur arī nav skaidrs, tā kā tur ir visādas lietas. Bet es ceru, šitajā gadījumā, man liekas, nav tāda, Latvijā nav tāda atbildes uz tiem jautājumiem. Jo, es saku, tādu nelielu ieskatījāmies pieredzes apmaiņā Norvēģijā, kā viņiem, nevar jau salīdzināt, protams, valsts un tā, bet tāds mazs ieskats un tāds nedaudz pozitīvs tā sajūta bija, redzot, ka tur šīs lietas ir sakārtotas cilvēkiem, kam vienlaicīgi nav ne redze, ne dzirde, plus vēl kustību traucējumi, medicīniskā rakstura dažādi ierobežojumi, un viņiem ir gan skola, gan iespēja pulciņi, gan nodarbības, gan pēc tam, kā dzīvot, pat iespēja tā, kad ir centri un tā, kur vecāki var būt klāt. Un tas bērns bērns, bet pieaugušais jau ir nodarbināts, viņam ir lietas, kas viņam patīk, un viņš tur dara savas lietas un strādā kaut kādu naudu nopēlu, viņam ir tā naudiņa, un tur, tās lietas viss tā baigi sakārtot, bet tad skatījos, ja viņi var, mēs arī varam. Bet vai tur naudu lušks tāds negodīgs? Jā, tur ir, es saku, tāpēc finansējums ir cita lieta, bet man jāsāk ar jau tiem mazajiem solīšiem no tādiem, un no sākuma jau laikam vajag tos cilvēkus, kas grib izdarīt. Manuprāt, man tālāk, es jau dzīvoju tajā uz rozā makoņu maliņš tajā gadījumā, jo es esmu ārpē un tur nedaudz savādāk tas viss ir. Un mums ir liels atbalsts no pašvaldības, mums ir liels atbalsts no skolas vadības, un mēs esam baigi tādā ļoti drošā vidē, un mēs droši strādājam, un mums tic un uzticās, un arī vecākiem, lai gan lēnām viņi sāk uzticēties, jo viņi jau ar iestādēm arī visi nāca ar to pašu sajūtu, kā jau iepriekš bija saskārušies citur. Tad viņi nāca arī tāda nedrošība un neuzticība un nelīdz galam uzreiz ļāvās tam visam, bet tagad, kad mēs 3 gadus tādā vienā sistēmā strādājam, liekas, ka nedaudz ir tā sajūta, ka jūra līdz ceļiem, ko mēs varam izdarīt. Bet nākotnē palīdz tādā mērķi. Jānai, no sākuma komentārs, kas par pēc man ir tā lieta, ko es jau sen esmu teikusi, ka es to saredzu to, man liekas, ka tur nevajag mega resursus, kad mums tomēr jābūt kaut kādai sistēmai, ka mēs šādas ģimenes izķeram, vai tā kā mūsu gadījumā, ka šāds bērns piedzimst, vai kad ir trauma, vai kad ir kaut kāda saslimšana, tā vienmēr ir bērnu slimnīca, kur šie gadījumi nonāk. Kad ir jābūt, nezinu, tas var būt sociālais dienests, kur tālāk mediķi nodod šo ziņu sociālam dienestam, ka jābūt tādam gadījumu vadītājiem, kurators, kā tas ir Skandināvijā, kā Dienvidu zemēs to sauc pa kauču, bet kauču vairs kā vārds, nevis kā mēs to izprotam, kad ir tāds līdzgaitnieks no valsts, no pašvaldības, kurš tas šai ģimenei seko un kurš zina, ka mēs 9. klasē saskarsimies ar tām problēmām, kurām mēs saskarsimies, un mēs nedzīvojam 9 gadus tādā skaistā sapnī, vai mans bērns mācās parastā skolā, parastā klasē, viss ir tik skaisti. Kad ir kāds cilvēks, kuram es tagad varu zvanīt un teikt, palīdzi man, ko man darīt tālāk? Un nav tāda cilvēka, jo tad, kad es zvanu uz ministriju, tur saka, tā ir pašvaldības atbildība, pašvaldība saka, tā ir ministrijas, un es tiek tāda bumbiņa mētāta. Kad ļoti svarīgi būt tādam cilvēkam, kas mūs uzrauga.
Un es nezinu, neesmu šīs jomas tik smags speciālists, kura būtu tieši tā nozara, kur atbildētu, kur Bet būtu svarīgi ir tas, ka jūs kā vecāks minat to savu jā, un es reālo sen dzīves par to pieredzi. esmu runājusi, ka, tas, nezinu, kur ir tā institūcija. Tur nevajag daudz naudas resursu. Nevajag. Tiešām cilvēks, kas pārzina likumdošanu, skolas, un tad tas kaut kā virzītu mūs tālāk. Mēs nedaudz to darām. Sanāk tā, ka mums jau daudz tās ģimenes un dažādi tie gadījumi. Un mums ir katram bērnam, vairāk manā tajā apvienotajā grupā, kur es strādāju, katram bērnam ir skolotāja palīgs. Tas ir piesaistīts tieši konkrētiem bērnam, un tad sanāk tā, ka mūsu skolotāji palīgi dzīvot ļoti tuvu ar to bērnu kopā, nedaudz dara, izpilda to lomu, kā tu atbalstu ģimenei, jo nereti ir tās ģimenes, kas nezinu par visām iespējām. Un tad ir tā, ka pie manis vēršās parasti un saka, meklējam, ko daram, kur viņš vēl, un tad meklējam, kur mēs varam atrast un nododam informāciju ģimenei. Tā, protams, tas nav tā oficiāli, tas nav nekādā veidā nekur atzīmēts, nekāda finansējuma tam neiet, vienkārši cilvēks grib, tas pats skolotāja palīdz grib, lai tam bērnam ir labāk, un viņš pats skatās, ka tas saņem to un to, varbūt šim arī kaut ko var. Un tam ir tām ģimenēm tāda sadarbība, un man liekas, ka arī atkal tas pats jautājums, kādam ir jāgrib to izdarīt. Jā, un tajā pašā laikā jūsu atbildē jau ieskicējas arī tā problēma, ka nav oficiāli noteikts, nav nekur dokumentēts. Tā ir personīga iniciatīva vai arī kādas institūcijas iniciatīva kaut ko iesākt, un rezultāts, protams, ir ar zināmām tādām tīkla acīm, kurām izkrīt cauri laboties cilvēku. Kas par jums bija komentārs? Jā, patiesībā paldies Mārups vidusskolai, un Mārups vidusskola ir kā pamatskola. Jā, Mārups pamatskola ir kā lielisks piemērs. Mēs ar ģimeni dzīvojam Ķekavas novadā, un, diemžēl, tur šādas skolas nav. Un, lai gan šis ir, teiksim tā, kaimiņu novads, tev tāpatās, jebkurā gadījumā ir šīs 20-25 minūtes ceļā jāpavada, ja ne vairāk, jo mēs dzīvojam Ķekavas novada pašā sākumā. Tie, kas dzīvo tālāk, tiem ir jau vēl tālāk jābrauc. Un, tas, ko es gribētu teikt, kad labi, Pierīgā tad ir iespēja aizbraukt, jā, ir Mārupi, bet lielākā problēma Latvijā, ko es esmu dzirdējis, ir tas, kad pašos austrumos Latgalē, nav jau šīs skolas, mums visiem ir nepieciešams būt pret visiem vienlīdzīgiem. Un tas, ko es, piemēram, redzētu, kad tas būtu kā pamats, kad novadā ir vismaz vienai šādai skoliņai jābūt ar vienu klasi vai 2, 3, jebkurā gadījumā tam būtu jābūt. Mūsu gadījumā, kāpēc lai nevarētu būt, piemēram, Ķekavas novadā? Tā kā jūs teicāt, tas ir kāda cita cilvēka iniciatīva, kas to ir uzņēmies un dara. Tāpēc super, kad Mārupas pašvaldībā kaut ko tādu veicina un dara. Un Ķekavas novadā es to redzu, kāpēc lai tur nebūtu arī viens no bagātākajiem novadiem, ja mēs tā runājam, ja, kas, kur ir problēma. Ja. Kaspar, jūs ļoti labi ieskicējāt, un jautājumu es tālāk virzīšu jums, Ivar, par to, ka mēs jau skatāmies, ka ir sistēmiskie izaicinājumi, ir iniciatīvas, kuras varbūt vēl ir savā iedīglī un kuras jau ir sāktas. Jūsu informētais skats par to, kas ir tas jēgpilnākais, kas ir izdarīts un kur mēs vēl krietni iepaliekam. Jā, droši vien krietni iepaliekam tādos labos pedagogos, kas ir ieinteresēti un kas grib kaut ko darīt. Un jā, pasties, cik jocīgi, kad šeit sēž pedagogs, kurš meklē uzreiz iespējas, ko varētu darīt, nevis meklē ierobežojumus, jā, bet līdz Mārupei tālu ir jābrauc, mums sabiedriskā transporta nav, mēs skolu nevaram nodrošināt kaut ko, pilnīgi cita pieeja. Un tā ir tā attieksme, kādā veidā mēs nodrošinām, un ne tikai izglītības pakalpojumus, bet daudzas pakalpojumus. Un ja mums būtu šī sabiedrības izglītība, varbūt tās, vai sabiedrība būtu pietiekoši informēta par to, vai pietiekoši atbildīga arī par šo invaliditātes dimensiju kā tādu, es domāju, ka ļoti daudz kas mainītos. Un ja skola būtu atbildīga, piemēram, Jānas gadījumā, lai meita varētu mācīties skolā, un tur tikai vienīgā lieta, kas tur nav, tas nav lifts, tad pašvaldība, jā, tev tiešām meita grib mācīties, nākošais nodokļu maksātājs grib iegūt izglītību, mums ir jādara viss, lai to izdarītu. Tad tā būtu cita lieta, bet šajā gadījumā mēs saduramies arī Jānas gadījumā ar ļoti daudzām lietām, kad nē, bet šeit to nevar, šeit ir tas un šeit ir tas, un tik daudz kaut kādi nē, ka vienkārši tas ir briesmīgi. Mums
Apeironā ir tāda viena sadarbības partnere Īrijā, tāda organizācija, kas saucās No Limits, No Limits, un Joanne O'Riordan viņu sauc, un tā ir meitene, kur daudz tādu cilvēku nav, kura piedzimst, viņiem nav rokas, nav kājas. Un viņai visā pasaulē šī kustība ir attīstījusies, un viņa bija atbraukusi uz Latviju, arī viņai prasīja tādus jautājumus, kur, kā tad jūs uz skolu iet, un vai tiešām tas ir iespējams, un viņa saka, jā, es nezinu, kā tas tika nokārtots, pašvaldībā mēs izteicām vēlēšanos kā ģimene, ka es gribu mācīties tuvākajā skolā, un tur nākošā 1. septembrī es sāku mācīties. Tur nav tādas cīņas par to, kur tev jācīnās, kur tev jābūt apgrūtinātam, un tev jānodarbina sevi. Tev ir tik daudz ko darīt. Tas, ko Kaspars stāstīja, man liekas, ka tev ir jāiemācās savu dzīve pilnīgi no nulles. Tev pilnīgi savādāk jādzīvo ir. Tev ir jāiemācās gulēt savādāk, tev ir jāiemācās komunicēt ar bērnu savādāk, tev ir jāiemācās pieņemt to situāciju, jo tu esi nonācis nenormālā krīzē. Un tai atbalstam ir jābūt tevis tādam, ka tev nāk un prasa, Kaspar, bet vai tu esi izmantojis šo psihologu pakalpojumu? Kaspar, bet mēs taču ir 3 bezmaksas psihologu nodarbības, vai tās tu esi izmantojis, un nepārtraukt atgādināt, ka tev taču ir, Kaspar, tev taču tā īpašā situācija, bet to piedāvā tik nemanāmā veidā, ka tu esi tajā situācijā, un pēkšņi tu saproti, ka viss notiek. Bērnam nāk māsiņa uz mājām un apkop kaut ko, to ar sievu var kaut kur aizbraukt un atpūsties un sajusties kā vīrietis, kā mamma, kā tētis, kā vīrs un sieva, kā aiziet uz randiņu, varbūt pa 3 gadiem vienu reizi un aizbraukt kaut kur un nedomājot par to, ka tas ir, kas tur notiekās ar bērnu, vai tur viss ir kārtībā, palaist to vaļā un dzīvot to dzīvi. Dzīvot, tā ir tā labbūtība, man liekas, un ļaut dzīvot pašiem vecākiem un pats galvenais nodrošināt tam bērnam pašu labāko. Un tā ir tā sistēmas atbildība, kur mums vajadzētu noņemt to slogu no vecāku pleciem, lai mēs visi varam jēgpilni dzīvot, smieties, raudāt, lasīt, draudzēties. Tas ir tik daudz. Un man ir liels prieks, ka Apeironā mēs esam arī uzsākuši tādu vairākas labas iniciatīvas, kur mums ir projekti ar Zviedriem kopā. Mēs mēģinām attīstīt to, ka jauniešam ar smagu un ļoti smagu invaliditāti arī būs iespēja padraudzēties ar sabiedrības tipiskajiem bērniem vai netipiskajiem, tā mēs arī reizēm mēdzam teikt. Un mēģināsim apmācīt tipiskos par to, kas ir invaliditāte, kā tur rīkoties vienā vai otrā gadījumā. Un Zviedri nāk ar tādu milzīgu pieredzi tieši, kā tas tiek organizēts vietās, kur varbūt nenotiek tā pašorganizācija kā tāda. Un otra lieta, kas man liekas, ka atkal baigi labāk, kur es redzu prieku bērnu acīs, arī bērni jaunieši tāda smagāka invaliditāte ir iekļaušanās tādā brīvprātīgā kustībā sporta pasaulē, un Latvijas Basketbola Savienība, Futbola federācija labprāt ņem pretī jauniešus ar invaliditāti, mēģina nodrošināt tādas pirmsākumu, mums pat reizi sākušies, kur mēs mēģinām organizēt tikšanās ar lielajiem basketbolistiem, nezinu, vai porziņas būs vai nebūs, bet droši vien, ka pārējie basketbolisti arī ar mieru ir iesaistīties un tādā veidā parādot to piemēru, ka tas nav nekas briesmīgs. Jā, tur ir, kā teica, savādāk es ēdu, savādāk domāju, savādāk lēnām kustos varbūt tās, bet pasaulē tā ir normāla lieta, kur lielie Lionels Messi vai Ronaldo un vēl kaut kas, viņiem ir pienākums būt kopā un ar bērniem, kurš varbūt tikai ar mazo pirkstiņu drusciņu vai bumbu pakustināt, ir stundu tev jāpavada kopā, jo tā ir tā tava attieksme, kā tu parādi to, ka sabiedrība ir visdažādākie cilvēki. Jūs, Ivar, manuprāt, pateicāt tik ļoti daudz un tik ļoti blīvu jēgpilnu informāciju, ka es labprāt gribētu sadalīt to sastāvdaļās, ka pirmkārt tās sabiedrības informēšanas kampaņas, acīm redzot, ir jēgpilnas. Un tieši ar to pozitīvo pieskaņu, nevis, ka mēs kārtē reizi vācam kādam atkal likteņa pabērnam, nabadziņam, kuram tā nav paveicies, bet nē, mēs sabiedrības loceklim, lai viņš varētu pilnvērtīgi funkcionēt mūsu sabiedrībā, mēs viņam palīdzam tādā veidā. Un otra lieta, ko es daļēji gribēju, gan kā jums klātesošiem vecākiem, gan arī tiem, kas mums skatās pateikt, jūs esat vienkārši ārkārtīgi drosmīgi un jaudīgi cilvēki. Tāpēc, ka dzīvojot postpadomju sabiedrībā, kur šī tēma, tur taču nebija cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem, tur nebija invalīdi, jo viņi vienkārši bija nogrūsti
prom no acīm visiem, sēdēja savās istabās un bija šis tās, ja es neredzu problēmu, tad problēma neeksistē. Un es spēju tikai nojaust miglaini un spekulēt, ka vienā brīdī arī jums kā vecākiem var piezakties kaut kāda vainas apziņa. Tikai un vienkārši tāpēc, ka mans bērns nav tāds pats kā visi citi, ka pret to neizturas kaut kā, it kā jūs pie tā būtu pie kaut kā vainīgi vai bērni pie kaut kā būtu vainīgi. Kaut arī situācija, kā Ivars tikko ieskicēja, ir jāuzlūko pavisam no citas puses. Katrs cilvēks, neatkarīgi no tā, vai viņš ir izcils, neizcils, tur garš, īss, ar vai bez tādu vai citu ekstremitāti, viņš ir pirmkārt un galvenais cilvēks. Viņš ir sabiedrības loceklis, kurš ir pelnījis līdztiesīgu attieksmi pret sevi un arī vecāki. Sakiet, lūdzu, ja mēs tieši arī domājam par tiem atbalsta mehānismiem, kuri ir šobrīd pieejami, par iniciatīvām, kuras mums ir jāīsteno. Mēs bišķi parunājam arī par izaicinājumiem, bet tiem no vecākiem, kuri skatās, varbūt jūs varat ar savu dzīves pieredzi vēl tā iedot kādu impulsu, kurp vērsties, kur jums ir bijusi laba pieredze ar atbalstošu instrumentu iekļaušanos ikdienā, Jana? Piedodiet, man arī sirds bija pilna, es nevarēju nepateikt to savu monologu, kaut arī, protams, ka mana runāšana stipri mazāk jēgpilna par jūsu. Es nezinu, ko teikt. Man liekas, ka tad, ja tie bērni izaugs sabiedrībā starp parastiem bērniem, kā manai meitai bija iespēja iet bērnu dārzā skolā, tad tie klases biedri, skolas biedri, tie būs tie, kas mainīs sabiedrību, jo viņi būs viņu redzējuši, to, ka viņa nav lipīga, kad ar viņu var draudzēties, ar viņu var smieties, darīt blēņas kopā, un tikai tā sabiedrība var mainīties, bet tādu atbalstu, nezinu. Es nevaru neko pozitīvu. Citu, jā, šī ir tā viena lieta, par ko minējāt, teiksim tā, lai tu sabiedrībā iekļautos ar pārējiem un lai tev pieņemtu mūsu sabiedrības locekļi. Mūsu gadījumā ir tā, ka draugi, radi, ir ar ko mēs tiekamies, ir kas atbrauc ciemos, bet ir arī daļa, kas vienkārši nebrauc ciemos, jo nevar pieņemt vai ir grūti skatīties uz esošo situāciju. Un tas ir tas, kas mums pietrūkst un gribās, lai arī būtu tajā sabiedrībā. Bet tas, ko es noteikti varu pateikt paldies milzīgu sabiedrības daļai par atbalstu, jo mēs iesaistījāmies kampaņā un Rudolfam finansiāli atbalstīja, jo tie izdevumi, kas ir mēneša izdevumi un gada izdevumi, ir milzīgi. Ja, un tā kā par to paldies. Un vēl viena tāda lieta, ko es noteikti gribēju pieminēt, ko pieminēja jau Ivars, ir Ziemassvētki. Un tu domā, ko tu varētu Rudolfam uzdāvināt Ziemassvētkos. Un tad tu saproti, ka viņam kā sportiskam cilvēkam, kuram starp citu ir Lionel Messi parakstīts krekls atsūtīts, un tu izdomā, ko viņam varētu uzdāvināt. Tu izdomā, ka varbūt varētu kaut kādu Ziemassvētku sveicienu no pasaulē vai Latvijā zināmiem sportistiem. Un paldies tiešām Latvijas Basketbola Savienībai un it īpaši Jānim Strēlniekam, kurš ir mēs kā nodēvējuši esam mūsu basketbola krustāvs, futbola izlases aizsargs Raivis Jurkovskis. Apzinot viņus un viņi savus kolēģis, tad Rudolfs saņēma 20 ierunātas ziņas Ziemassvētkos kā dāvanu, jo viņš dzird. Mēs nezinām, cik daudz viņš redz, bet viņš dzird. Un pirmajā reizē, ja viņš tā domīgi, tad otrajā jau viņš sēž tik lepns. Un tu redzi, ka viņš pilnībā ir lepns, jo tur gan Porziņģis, gan Žagars, gan Ikaunieks, visi viņu sveic Ziemassvētkos. Un tie ir tie laimes mirkļi. Jā. Tā kā, bet ja mēs runājam par tādu atbalstu kā tādu, tad, protams, viņš ir vienmēr nepietiekams un tā skaitā arī finansiāls un ir daudz, kur vēl mums kā valstī un sistēmai augt. Ieva. Es tādu pozitīvu varu pateikt, tā kā es ar bērniem īpašām vajadzībām strādāju jau pirms Māras pamatskolas, un es vienmēr esot kopā ar tiem bērniem, mēģinājis būt ļoti daudz sabiedrībā. Mēs esam Rīgā, pa Vecrīgā, pa kafejnīcām staigājuši vēl gan pa vienam, gan mazās grupās. Un sanāk, pirms gadiem 7 vēl bija tā, ka mazais Rimī Vecrīgā tur tā kā baidījās, ka mēs ejam iekšā, tāpēc, ka man bija tādi, kas nāk un ņem, un ja rādz ābolu, tas noteikti tiks apēsts. Un
Nu, bet visus jau neapēdīs. Bet ābols domā, nu, visus jau neapēdīs, nes par viņu var arī samaksāt, viss ir kārtībā. Bet viņi bija tā, tad tagad, nu, pat mēs braucām ar visu mūsu grupu, gan ar ratiņkrēsliem meitenes, gan tādi, kas mūk prom, gan tādi, kuriem ir apkārtējās vidas kairinātāji ļoti izregulē viņus, un mēs braucām ar sabiedrisko transportu uz Zooloģisko dārzu. Bija plānoti, tur mums gan sagaidīja pēc tam busiņš vēst apakaļ, bet speciāli ar vilcienu līdz Rīgai, no Rīgas tālāk ar tramvaju uz Zooloģisko dārzu, un nenormāli labs pasākums. Mēs ejam, un mums ratiņkrēsla no Rīgā tikt lejā no perona. Jā, mums nesa vīrieši un lejā, un mēs gājām, un pēc tam pārējo, jā, viens autiskais zēns aplaudēja, pēc tam viņš bija sapriecājies par to visu, kā tas viss notiek, viņš pēc tam aplaudēja lejā, un viss tāds ļoti, ļoti pozitīvs sāns pasākums, tā sabiedrība nevairījās no mums, kaut kā bija tas moments, bija daudz izaicinājumu, protams, arī tur tik tramvajā pēc tam iekšā un tā tālāk, un paiet galā ar McDonaldam bija grūti, jo smaržas un vispārējais un citas stāvēja nekur negāja, bet viss bija forši. Jā, bet tur bija forši, saka, tur ir tādas lietas, ka es redzēju labāk to visu, es ejot tur cauri, varbūt tāpēc, ka man nav tā vecāku skatos, to es neesmu ikdienā visu laiku, 24/7 kopā ar tiem bērniem, es redzu to pozitīvo daļu arī tajā visā, ka mēs ļoti forši aizbraucām, piebļāvām Zooloģisko dārzu, bet arī dzīvniekiem viss bija kārtībā, tā kā. Nu, tad, tāds labs. Tad varbūt nav arī tik ļauni, kā mēs tādās, nu, varbūt aizspiedošana, jūs vārdā nerunāšu. Tā krāsoja, ka sabiedrība nesaprot, sabiedrība neiekļauj. Ja sabiedrībā ir tas pietuvinājums un individuālais cilvēciskais kontakts, nevis abstrakcija par tiem tur cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tad ir laikam grūti nebūt cilvēcīgam, grūti dehumanizēt to, kas ir cilvēks. Skolas vidē arī mums saka, skola 1200 bērniem, mēs esam pietiekam liela lauku skola. 1200 bērni? Jā. Un no tiem 10% bērni, kuriem vajag kaut kādu īpašāku pieeja izglītības posmā. Un tad mums ir pietiekam lielas klases, paralēli klases, citos vecuma posmos ir 5-6. Un jāsaka godīgi pat tas, ka mūsu skolā tā iekļauša izglītība tādā līmenī, tas ir liels iegums vairāk pat tipiskiem bērniem, viņi aug empātiskāki. Kaut vai mana audzināmā klasa, man ir 7. klasa audzināmie vēl klāt pie visa, un viņi ikdienā ļoti daudz ir kopā ar manu otro, tā kā to apvienoto grupu, kur strādāju. Un viņiem vairs neliekās nekas īpašs, ja tur blakus ir bērni ar īpašām vajadzībām, viņi nevairās, viņi pieņem viņus, viņi dzīvojās savā pusauģu vecumā 14 gados, kas ir, viņiem viņi daudz un dažādi ir blakus, nevis 1 vai 2, un ikdienā viņi skolā viņus redz, tas vairs nav nekāds pārsteigums. Tas, ko man liekas, ka Jana arī teica, ka ja tu dzīvo blakus, ja tu mācies blakus, tad jau tas tev nav nekas tāds, wow, īpaši, tur neviens ar invaliditāti vai vēl kaut kas, bet man jāteic, ka teiksim, skatoties tādā vēsturiskā perspektīvā, un Apeironis ir dibināts pagājušā gadsimta 90. gadu vidū, tad nebija vispār nekāda atbalsta. Mums bija tikai tiešām tādi monetāri kaut kādi nelieli atbalsta veidi, ja tev ir invaliditāte, un pa bērniem ir invaliditāte, vispār nerunāja, vai sāk rasties pirmie dienas centri, kur nezināja, ko darīt un tā. Un tas progress ir bijis diezgan ievērojams. Un jāteic, ka ir jau labāk, ir foršāk, bet joprojām ir grūti. Un te man liekas, ka ir vajadzīga tā valsts atbalsta sistēma kā tāda. Un man ir prieks, vismaz no Apeirona puses skatoties, ka tas sabiedrības pieprasījums sāk veidoties ne tikai no vecāku puses, bet arī no sportistiem, no citiem cilvēkiem jau, kad jā, tas ir normāli, tam vajag būt, un tam ir jānotiek, un kāpēc šeit nav kaut kas, un ka par to pašu pieejamā vidi jau prasa vecāku gadu gājumu cilvēki, mums arī vajag to pieejamā vidu, velosipēdisti saka par to, ka arī tā pieejamā vidi ir jābūt vienam priekšnosacījumam, un pamazām tā sabiedrība iesaistās tajā universālā dizaina domāšanā, ka ikvienam cilvēkam ir sava vieta izglītībā, uz ielas, mājās, un kādai sistēmai ir jābūt tādai, kas ir atbalsta ikvienā brīdī to vecāku vai to cilvēku, kas ir nonācis kādā krīzes situācijā. Tā tam ir jābūt. Tad vienlaikus sistēmisks, vispār cilvēcisks,
individuāli pielāgots un izceļot no vienas, apzinoties to, ka jā, tas ir varbūt īpašs bērns, zinām, funkcionāli ierobežojumu dēļ, viņš nav īpašs tādā negatīvā ziņā, ka viņam būtu atšķirīgas cilvēciskas iezīmes vai viņš būtu mazāk kaut ko pelnījis. Mēs visi esam cilvēki. Un šeit arī, tā kā mēs esam sparīgi čalojuši stundu un tāds ir apmēram bijis arī mūsu noteiktais saziņas laiks, tad ievirzot sarunu noslēgumā un atsparoties uz Jānas teikto par to pieredzi skolā un atbalstošo, man ienāca prātā Riharda Snikus gadījums. Viņa māsa stāstīja Riharda pieredzi, ka viņš mācoties klasē kopā ar bērniem, kuriem nebija funkcionāli traucējumi, bet vienlaikus skolotāju ļoti tā iejūtīgi un informatīvi instruēti šie bērni kā pašsaprotamu lietu uztvēra to, ka viņi palīdz Rihardam situācijās, kad viņš pats nav spējīgs sev palīdzēt. Viņi atbalsta viņu situācijās, kad ir nepieciešams tas biedra plecs un aizstāv situācijās, kad kāda ir mazāku izpratni apveltīti cilvēki, varbūt demonstrē neiejūtību. Tad tas man toreiz aizķērās prātā. Es domāju, ka mēs kā sabiedrība neesam zudusi ar visu to, kā mums stāsta, ka viss iet uz galu, un tā jau mēs tagad katrs tikai paliksim savā individuālajā iedomu pasaulē. Nē, bet tad varbūt es drīkstu katram no jums palūgt to jūsu novēlējumu, ierosinājumu vai varbūt vajadzību, ko jūs varētu verbalizēt, lai mūsu sabiedrība, lai mūsu valsts kļūtu atbalstošāk, iekļaujošāka un bērnus ar funkcionālajiem traucējumiem un arī viņu vecākus savā vidē tā organiski uzņemošāk. Ar ko sāksim? Sāksim ar to mūsu cerību stariņu šajā sarunā, kur jūs, man patīk, ja ir cilvēki, kur redz sierā tikai caurums, man šķiet, jūs esat cilvēks, kurš redz sieru. Mēs tādi esam vairāk, es neesmu vienīgais. Tas ir super. Esam vairāk. Es pat nezinu, es domāju, ko es tāda viena lieta jāpasaka, tad man, bet es saku, tas man skatu punktu, ar ko es saskaros ikdienā, un tad man liekas nebaidīties kaut kādā ziņā, nebaidīties nevienai pusē, ne otrai pusē, citreiz viens ir gribēšana, bet citreiz negribēšanas pamatā arī ir kaut kādas bailes no nezināšanas. Un tā, tad ir nebaidīties, jo vecāki arī, zinot, kādas saskars man ir bijuši šajā laikā, ir arī vecāku puses ir bijusi bailes, kaut arī arī sabiedrībā ir bijuši bailes, ir bijuši bailes, ka būs neērti, ka viņi būs nepatīkami, ka viņi būs apgrūtinājums, un tad sākās arī tā cīņa un vispārējais. Es domāju, par tām bailēm varbūt nevar teikt atteikties, tās ir sajūtas, bet kaut kā mēģināt nebaidīties no kaut kādām lietām, jo es domāju, ka mēs neesam vienīgi. Es ceru, ka mēs neesam vienīgi, ka tādi ir daudz, kas ir gatavi darīt un tikai, varbūt jāpagaida nedaudz. Jāpadarbojas un jāpagaida. Jā. Es noteikti vēlos nobeigt ar labu ziņu, ar labu lietu un, protams, ja ir labā, vajag arī pieminēt, ko vajadzētu uzlabot, un tā ir noteikti vides piekļūstamība. Tā ir pavisam noteikti, un bieži vien jau saskaramies ar šo te problēmu, nerunājot par mūsu ceļu infrastruktūru, un tur, ja tu atrodies laukos, kā tu vispār var pārvietoties ar ratiem, un tā ir milzīga epopeja, bet es nobeigšu kā es teicu, ar labo, un Rudolfs reiz nedēļā brauc uz Baložu vidusskolu. Mēs esam pieņemti, mums nav koda, ja, jo mums nevar piešķirt, jo nesaprot, cik mēs daudz redzam vai dzirdam, un nav tāda vispārinātas, ja, vai cik tu esi, kāds tev ir intelekts, un to visu nevar, jo šobrīd viņš nerunā, kaut gan mēs gribam izglītoties. Tas tā iestarpinot. Bet tā labā lieta ir, mēs braucam reiz nedēļā uz Baložu vidusskolu, un paldies direktorei un paldies skolotājai, kas arī ir pēc izglītības sociālais pedagogs un Rudolfa klases biedriem. Tad attiecīgi reiz nedēļā aizbraucot, tur sagaida gan šī skolotāja sociālais pedagogs, kas ir uzņēmies tā kā Rudolfa, būtu šobrīd Rudolfa klases audzinātāja reiz nedēļā, gan tikai un stundiņu, bet klase, jo Rudolfs tā iet 3. klasē, viņam būtu jāiet 4. klasē, un klases biedri, tie, kas bija viņam klases biedri,
tie raujās, kurš sešinieks aizies ar Rudolfu to stundu strādās kopā. Un skolotāji izdomā katru reizi savu scenāriju, un fantastiski, un mēs uzfotografējam, nofilmējam, un Rudolfs aizbraucot, tur vēl tā kā smaidus, un tas nāk no viņa ārā, un tāpēc nevar teikt, ka sabiedrība nav iekļaujoša. Patiesībā ir ļoti atvērta, un cilvēki ir līdzcietīgi. Manuprāt, vairāk šeit ir stāsts par cilvēkiem un par bailēm. Cilvēkos ir bailes, kā pie tevis pieiet, kā ar tevi runāt, ko tev teikt šajās situācijās. Tās vairāk es teiktu, ka ir bailes. Un tāpēc, jā, visu cieņu Baložu vidusskolai un paldies skolotājai un visu cieņu. Tas no mūsu puses. Es varbūt atkārtošos, bet man liekas, ka tieši šādi bērni, šādi cilvēki, viņi ļoti maina mūsu sabiedrību un, manuprāt, mēs nenovērtējam to resursu, kas ir tādos bērnos, jo daļa tomēr ieies darba tirgu, kaut ko strādās, un viņi vislabāk sapratīs to cilvēku ar īpašām vajadzībām. Viņi varbūt būs tie labie speciālie pedagogi, rehabilitologi un tam līdzīgi cilvēki. Tās profesijas, kuras varbūt nav pieprasītas, jo mēs kā veseli, tipiski cilvēki nevaram saprast to cilvēku ar invaliditāti. Un Latvijai būtu jānovērtē katrs šāds bērns, katra šāda ģimene, kur audzina šādu bērnu. Jo mēs jau neesam no viņiem atteikušies. Mēs esam varbūt izgājuši vienkārši cauri tādām grūtībām, ka mēs varam sniegt arī atbalstu citām ģimenēm. Kad vajag novērtēt to katru cilvēku, kas mums ir Latvijā. Paldies, Jana. Vēl kādu stipru vārdu no jums ir. Jā, bet cik jauki pasties, mums ir Maurapē pamatskola, mums ir Baložos labi piemēri, mums ir Cēsu vidusskola, kur arī notiek brīnumainas lietas, un droši vien, kad arī kādā citā pilsētā, un arī Rīgā iespējams, kad ir, kur arī Rīgas Igauņu pamatskola, kas ļoti, ļoti domājas par to ir. Droši vien, ka tas, ko es gribētu teikt, ka mums ir jāapstās drusku apkārt un jāapskatās, ko mēs varam izdarīt paši, un mēs jau esam tā sistēma. Mēs jau esam tie cilvēki, kas dzīvo Latvijā un kas veido Latviju, un ja katrs no mums, kas klausās un skatās, pavērtētu, ko es varētu izdarīt tādu, lai, nenolikt automašīnu pie tā centra, par ko Valērija un ar Kaķu runāja, vai ne, un pie tās skolas, vai varbūt, kad, uzzvanīt Kaspar Rudolfa mammai un uzprasīt, kas tad īsti jums ir vajadzīgs. Nevis, ka mammai pašai jāiet un Kasparam jācīnās un jāprasa, kas vēl man pienākās, bet kad uzprasītu kāds, sociālais darbinieks vai medicīnas vai izglītības speciālists un uzprasīt, kā varbūt, ka es varu palīdzēt, kas jums tur paliek, kā mēs tur palikām ar tām visām lietām. Ja kāds izglītības zinātnes ministrijas darbinieks uzprasītu Janai par to, kā tad īsti, kur tad tava meita grib mācīties un kas tur tikai lifts ir vajadzīgs, tikai un viss, labi, jā, nākošajā plānošanas periodā ieliekam iekšā un pēc 2 gadiem būs lifts un tu varēsi sākt mācīties. Tās lietas, ka nepalikt vienaldzīgiem par to situāciju, neaizvērt acis un uzdrīkstēties, būt drosmīgiem un pieņemt lēmumus tādus, lai ik viens cilvēks mūsu valstī justos labi. Nav to gadījumu tūkstošiem. Tie nav tūkstošiem gadiem. Mēs neesam tik bagāti, lai katru cilvēku aizmirstu vai nepievērstu uzmanību, tā kā esam drosmīgi, uzņemamies atbildību un veidojam foršu, labu valsti, kā mēs saucam pa Latviju. Paldies jums, Ivar. Un te sarunas noslēgumā tad es arī vēlos pievienoties jūsu teiktajiem un jo īpaši jūsējiem, Ivar, ka jebkurš palīdzības apjoms, jebkura izrādīta cilvēcība un atbalstošs, iekļaujošs, saprotošs žests ir novērtēta un nepaslīd nevienam no iesaistītiem cilvēkiem garām. Un mēs katrs esam pietiekami jaudīgi, lai varam iesaistīties palīdzēšanā un vienkārši iekļaut sabiedrībā bērnus ar funkcionāliem traucējumiem labāk, organiskāk un atgādināt, ka viņi ir tādi paši cilvēki, kā mēs, neskatoties uz to, ka mēs katrs, protams, esam atšķirīgi. Un tādēļ cerībā uz to, ka gan šī bērnu aizsardzības centra iniciētā kampaņa, protams, ar bērnu un pusauģu uzticības tālruni 116 111 un arī ar invalīdu un viņu draugu apvienību Apērons,
dos papildu impulsu, papildu iedvesmu tiem klusajiem baroņiem, kurus mēs pazīstam kā īpašo bērnu vecākus. Un tādēļ liels paldies jums, Ivar, par piedalīšanos šajā sarunā. Paldies jums, Jāna, paldies, Kaspar, un paldies, Ieva. Es ļoti novērtēju katru no jūsu sniegto pienesumu šajā sarunā, un es ļoti ceru, ka tas kalpos kā tāds iedvesmojošs un arī atbalstošs impulss pārējiem, kuri mūs redzēja. Jā, mēs neesam vieni, un atceroties Jāņu un Janas un arī Kaspara stāstu, tad mēs kopā varam izdarīt vairāk, un ja mēs līdzīgus cilvēkus sameklējam ar līdzīgām problēmām, tad tas mums var kalpot par tādu dažbrīd stabilu pamatu, lai atspērtos un tiektos pretī zvaigznēm, kas mūsu gadījumā ir jēdzīga, iekļaujoša, atbalstoša un humāna sabiedrība. Paldies jums sirsnīgs par dalību diskusijā. Kampaņa ir tikai sākums. Paldies! Paldies! Paldies. Jā, skaisti. Liels paldies jums!